Kandavā noslēdzies ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu īstenotais tranzīta ielas rekonstrukcijas projekts, un 1,5 kilometra garumā asfalts tagad kļuvis gluds kā galds. Satiksmes drošībai krustojumā izveidots arī aplis. Nedaudz savādāk, bet labi. Pie apļa jau pieradāt? Visur viņi ir. Lai gan remonta darbu laikā tieši jaunajām māmiņām klājās visgrūtāk, paciesties esot bijis vērts. Vai jūs atceraties, kā te bija pirms tam? Jā, ļoti nelīdzeni. Ar maziem bērniem, ar ratiem ļoti neforši. Tagad ir labāk? Jā, protams, ļoti labi. Īstenojot projektu, atjaunotas nevien brauktuvs un paplašināts gājēju ietves, uz kurām tagad vieta būs jādala arī ar velosipēdistiem, bet arī izbūvēts apgaismojums un lietusūdens kanalizācija. Jā, par tranzīta ielas sakot, ir ļoti veiksmīgs projekts, un tas bija ļoti vajadzīgs. Un tas ir viena no mazajām daļām, kas ir 1,5 km garumā, sakārtota, tiešām skaista, izbraucama, laba iela. Tomēr, kā atzīst pašvaldības vadītājs, tas ir bijis tikai tāds veiksmīgs gadījums, jo mazās centra ieliņas, pa kurām pārvietojas nevien vietējie, bet arī turisti, ir pavisam bēdīgā stāvoklī, un cerība, ka situācija varētu mainīties, tikpat kā nav. Nē, tas nav iespējams. No šīm mērķdotācijām, kuras ir samazinājušās vismaz 3 reizes pēdējo gadu laikā, ka tas nav iespējams. Mēs taupot, ekonomējot, varam tikai pašus pirmos nepieciešamos darbus. Tas ir ziemā sniegu un izvešanas, kas ir mūsu vecpilsētā ļoti sarežģīti un ikdienas ceļu uzturēšanā. Tā kā tas nav iespējams uz to. Jāpiebilst, ka Kandavas novads ir starp tiem 89 novadiem, kas nav reģiona attīstības centri, un tāpēc nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas finansējums pašvaldībām piederošajiem ceļiem 60 miljonu latu apmērā paredzēts vien no lauku atbalsta fonda. Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.